Sveicināti visi. Labvakar. Sveicināts. Emīls, sveicināts. Edgar. Man visu laiku Edgar, Johaidī, Robert. Es tik ļoti satraucos nesajaukt brāļus. Bļāviens. Un es to izdarīju. Jā. Var sakot, tātad. Vai jūs zinājāt, ka jūs spēlējat indijas popu? Indijas popu? Jā, mēs tādu atradām, kur Oskars bija kaut kur atradis no skolēna zinātnes pētnieciskā darba karnevāla. Jūs ir indijas popa grupa. Jā, forši. Jā. Var sakot, jums ir vēl lauciņš, kur izplesties? Mums varbūt ir pāris fani Indijā vienkārši. Nu, vismaz viens stabili, ja, kas ir veselu zinātnisku pētniecisko darbu par jums uzrakstījis un piedēvējis jums pilnīgi jaunu žanru. Bet es saprotu, ka jums ir iznācis albums. Gandrīz, es atvainojos, iznācis Gandrīz, singles, jā. Jo tas ir pirms tas priekšvēstnesis albumam, un jūs gatavojaties arī tūrei. Jā. Vai jūs man par to kaut ko izstāstīsiet čuču vairāk? Noteikti. Fantoma planēta, kuru mēs jau nedaudz apspēlējām raidījuma ievadā. Kā jūs arī redzēja teleskopā mazliet? Pagājušajā gadā, augustā, jeb Galiniekā. Galinieks, jā. Mēs devāmies uz otru pasaules galinieku. Mēs devāmies uz Brazīliju. Jā. Un mēs devāmies turiem pateicoties... Tur dala. Dala albumus? Tas vienkārši nenormāli interesanti. Es iedomājos, raksta mūziku, apsēžas raksta. Nē, rakstīs albumu, mēs braucam uz Brazīliju. Mēs paši nezinājām, kur mēs brauksim, bet mums ir draugi Red Bull, un viņiem ir studijas vairākas pa visu pasauli. Un mēs viņam teicām, hei, varbūt mēs varam aizbraukt kādu no šīm studijām. Okay. Un viņi teica, ka viss ir baigi nobukots, bet mums ir 2 nedēļas Brazīlijā, São Paulo. Un tā vīzija, mēs uzreiz teicām, jā, aiziet, un tā vīzija mums bija tāda, ka būs saule, mēs dzersim kokosriekstu ūdeni, mēs gulēsim palmēnā un skatīsimies karnevālu un ar vienu roku paspēlēsim mūziku. Bet beigās tas bija mēnesis, kad Latvijā bija plus 40, un Brazīlijā bija ziema, un bija plus 15. Mēs aizbraucam uz São Paulo, kad mēs teicām cilvēkiem, mēs braucam uz São Paulo, viņi teica, o, nē, tā ir tā kā bīstamākā vieta pasaulē, veči, neiet uz ielas, tas ir tāds mikrorajonu džungļi, tur ir vienkārši... 20 miljonu pilsēta, kas vienkārši ir māju džungļi. Jā. Bet viss izvērtās baigi forši. Un viss arī bija taisnība, ko mums visi cilvēki teica. Un pēc tam mēs vēl braucām, kad mēs braucām uz São Paulo, mums visi teica, o, tā ir visbīstamākā vieta. Un tad São Paulo mēs teicām, nu, mēs pēc tam brauksim uz Rio de Janeiro. Viņi teica, o, tā ir visbīstamākā vieta. Tur taču šeit vēl ir chill. Tas tā varbūt reklāmas kampaņa viņiem visām vietām, kur tu nepasaki. Un brauksim, o, tā ir baigi bīstamā. Nu, un tad mums tur izdalīja mūsu albumu. Iedalīja. Jā, mēs rakstījām albumu Red Bull stacijā, kur iekšā ir kafēnīca, mūzikas ierakstu studija un izstāžu zāle. Nu, ko jūs vienkārši, jūs neko nedarījāt vienkārši 2 nedēļas. Mums ir bildītas kaut kādas no Brazīlijas atsūtītas. Un mēs pirmajā vakarā, kad mēs ielidojām Brazīlijā, mēs braucām sastap mūsu brazīļu vecmāmiņu Dagmāru, pie kuras mēs dzīvojām 2 nedēļas. Un tik cik mēs zinājām, mums šķitām, mēs braucam pie kaut kādas meitenes uz Brazīliju. Pie latviešu meitenes. Pie latviešu meitenes uz Brazīliju? Jā. Kura, starp citu, ir latviešu meitene 2. paudzē vai 3. kas jau ir uzaugusi tur. Un viņai ir latviešu senči, kas 20. gados Brazīļu valdība latviešu misionāriem uzdāvināja zemi, piešķīra zemi Brazīlijā. Un tad latviešu misionāri savāca savu bariņu fanu, aizbrauca ar kuģi uz turieni. Jā. Viņus aizved līdz Amazonas džungļiem, iedeva mačetes un teica, 20 km turieni ir jūsu zeme, lai veic. Un tur šobrīd stāv pilsēta ar nosaukumu Vārpa, vēl joprojām, kur dzīvo... Brazīlijā Vārpa? Vārpa, kur ir dzimusi gan Dagmāra, gan tur vēl tiek uzturēta latvietība. Un ne tikai tur, ir arī citās pilsētās. Arī mums nevisai zināms fakts. Jā, starp citu, Edgars ir... Viņš palika tajā. Nu... Vārpā? Observatorijā. Piegriez to fokusu.
Jā. Mēs viņu arī neesam redzējuši. Tas ir interesanti, es domāju, tu viņus vari atšķirt, ja? Jau tu esi iemanījies. Interesanti, man nekad nav bijis reize, kad es nevaru. Es dažreiz varbūt kaut ko pārskatos, bet es nekad neesmu sapratis cilvēks, kas viņus nevar atšķirt. Savukārt mums ir bijuši ļoti foršs skolotājs, bet kas, teiksim, 3 gadu laikā vidusskolā tā arī brālis pie tāfeles. Un, jā, ir 2 veidi cilvēki. Es varētu būt skolotājs, jā. Es cik satiekos, es zinu, ka jūs esat brāļi, jā. Tādā ziņā man pilnīgi skaidrs. Jā, mēs neesam identiskie dviņi. Jā. Bet man tas baigi nepalīdz. Bet es iedomājos, mums jānes prātā, Robert, pārbaudīt tomēr tavas prasmes un noskaidrot, vai tu tiešām to vari izdarīt. Mums ir fotogrāfijas. Gan jau, ka... 2 fotogrāfijas, un es lūkšu tevi uzminēt, kurš ir kurš. Jā? Nu tā tad. Lūk, viņi abi 2 izskatās viens un tas pats, vai ne? Un es gribētu saprast, kurš ir kurš. Tas ir gatavots priekš manis, tas skatās. Jā, tas ir gatavots, protams, priekš mēs centāmies. Ne jau, ka viņi smuki nostājās un tu tur ņemsi un uzminēsi. Nē. Tā tad... Viens ir Emīls, viens ir Edgars. Kurš ir kurš? Ar cepuri ir Edgars un otrs ir Emīls. Ar cepuri ir Edgars un bez cepuras ir Emīls. Bet es tā ikdienā viņas... Kā un tagad aiziet totalizators un ping, vai... Nē, šī tikai iesildīšanās, jo tas ir Emīls. Abās bildēs. Tas tāds, lai mēs varētu iesildīties. Jā, bet tagad pa īstam, ja? Tu esi ietrenējies un pasties maksimāli līdzīgi. Šeit tiešām tie ir abi brāļi. Es saprotu, ka jūs arī noņēmāties, lai tādu bildu uztaisītu. Jā, jo... Pa labi. Mums visiem pa labi, vai ne? Ir Edgars, manuprāt, Kaupers, jā. Pa labi skatoties ekrānā, tu domā, ja? Jā. Fāc. Pa kreisi varētu būt Emīls. Bet... Pa kreisi varētu būt Emīls un pa labi varētu būt Emīls tādā ziņā. Jā. Es teikšu, jā, Edgars un pa kreisi Emīls, kas gan jau... Tas ir Edgars un tas ir Emīls, tu saki, ja? Jā. Un tev pilnīgi taisnība, bravo! Jā, labi tev iet.